Sveiciens sabiedrisko mediju portāla podkāstā LSM Nīca. Esmu Paula Markusa, Latvijas televīzijas žurnāliste, bet ne tikai. Esmu arī fitnesa trenere, un šajā podkāsta ciklā ar nozares pārstāvjiem runāsim par uzturu un fiziskām aktivitātēm, lai meklētu zinātnē balstītus veidus, kā ne tikai dzīvot ilgāk, bet dzīvot labāk. Jo es ticu, ka ēdiens un kustība ir labākās zāles. Manā 5. saruna ar certificētu uztura speciālisti Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā Inesi Liepiņu Ašmani. Ar viņu runājām par uzturu un mentālo veselību, par to, kā ultra pārstrādāti produkti palielina desmitiem ne tikai fizisko, bet arī mentālo slimību risku, par to, kas mūs noved pie tieksmes pārēsties un kāpēc dopamīnu labāk meklēt citur nevis ēdienā, un kāpēc ar kaloriju skaitīšanu vien nepietiek, ja gribam būt veseli. Sveika, Inese! Sveika, Paula! Es parasti nesāku sarunu ar biogrāfiskiem jautājumiem, bet es domāju, daudziem šis varētu būt pirmais jautājums, kas rodas izdzirdot tavu pieteikumu. Ko uzturu speciālists dara psihiatrijas centrā un kā tu tur nonāci? Paldies par jautājumu. Kad es pasaku, kur es strādāju, tad es bieži vien ir tāds neizpratnes pilns skatiens un ko tad uzturu speciālists. Ja godīgi, tad sākot strādāt, tas bija vairāk ar tādu mērķi vienkārši konsultēt pacientus par uzturu. Tāpēc, ka tie ir tieši tādi paši cilvēki kā mēs visi. Protams, arī ar dažādām citām slimībām un ar lieko svāru. Un līdz ar to, sākotnēji tā doma bija tāda, ka vienkārši šīs veselības problēmas vai lieko svaru, mēģināt ar uzturu tur kaut ko palīdzēt. Bet laika gaitā tur strādājot, es arvien vairāk sāku lasīt, pati interesēties par tieši uztura saistību ar psihiatriskām slimībām, ar mentālo veselību, ar smadzeņu darbību. Un patiesībā tie pētījumi pēdējos gados ir ļoti, ļoti daudz. Un tā ir iegājies, ka šobrīd es tiešām arī strādāju, šo uzturu pielāgojot tā, lai arī uzlabotu psihisko slimību simptomātiku un uzlabotu arī kopumā cilvēku mentālo veselību. Bet tas bija tāds apzināts gājiens strādāt tajā vietā, vai tu vienkārši tur nonāci kaut kādu likteņa sakritību dēļ? Es teiktu, tāds pilnīgs liktenis, jā. Vienkārši ieraudzīju vakanci un kaut kāda vienkārši sajūta bija, ka ir jāpamēģina pieteikties. Un tā beigās sāku strādāt un sapratu, ka īstenībā tas ir tieši tas lauciņš, kur es gribu specializēties. Tāpēc, ka sākumā, mācoties par uzturu, liekas, uzturs jau tā ir tāda diezgan šaura tēma, tāpēc, ka tomēr veselība daudz plašāka, dzīvesveids, tur sports un viss pārējais. Bet īstenībā izrādās, ka tas uzturs vēl sadalās tādos sīkākos virzienos, un īstenībā man pašai šobrīd ļoti, ļoti patīk, ka esmu specializējusies, jo izsekot visam līdzi, tas ir neiespējami. Tie pētījumi ir tik ļoti daudz, un tā informācija ir tik daudz, un ja kādam liekas, ka kāds zina visu par uzturu, es aplaudēju, jo es noteikti nezinu. Tur var mācīties. Tāpēc man šķiet, ka specializēties tādā kaut kādā vienā virzienā ir tiešām ļoti vērtīgi, jo tu vari tiešām koncentrēties uz to vienu jomu, pārsvarā. Protams, ka ir jālasa viss un jāzina daudz kas, bet man šobrīd liekas, ka tāds ļoti labs virziens, kur es esmu aizgājusi. Un kas ir tie tavi pacienti? Mani pacienti ir psihiatrijas un narkoloģijas centra pacienti. Tie ir ar dažādām diagnozēm. Tā ir depresija, trauksme, arī šizofrēnija. Ļoti dažādi pacienti tiešām, jā. Jā, par uzturu saistību ar fiziskām saslimšanām runāts ir ļoti daudz, taču krietni mazāk runā par tā ietekmi arī uz mentālo veselību. Un šogad iznāca arī pētījums, precīzāk daudzu pētījumu metaanalīžu pārskats, kur tika secināts, ka konkrēti ultra pārstrādāts uzturs, vai to, ko mēs saprotam ar neveselīgu uzturu, tur visādi našķi, čipši un tam līdzīgas lietas palielina desmitiem dažādu slimību risku. Un šeit tika minētas arī mentālās saslimšanas, piemēram, depresija. Un vai tu vari pastāstīt, kā uzturs ietekmē mūsu mentālo veselību? Jā, tie ultra pārstrādātie produkti ir īstenībā tāds samērā jauns termins, kas latviski, es pat nezinu, laikam tā arī mēs viņu tulkojam. Vai īpaši pārstrādāties arī īsti netiku skaidrībā, kā pareizāk pieteikt? Jā, jo mums arī šī kategorija kā tāda nav izdalīta. Respektīvi, es nevaru iedot jums sarakstu, kas tad ir tie ultra pārstrādātie produkti.
Bet skaidrs, ka tā doma varbūt sākumā, lai ir tāda skaidrība, tad tie ir tādi produkti, pirmkārt, kurus mēs noteikti dabā tādus neatradīsim, un tie jau ir tādi nevis vienkārši pārstrādāti. Pārstrādāts produkts varētu būt, piemēram, maize. Tur ir milti, pēc tam izcepta maize, bet tomēr tur tās sastāvdaļas ir tādas, kuras mums ir saprotamas, un mēs tās varam visdrīzāk savā virtuvē kaut kur atrast. Tad ultra pārstrādāti produkti ir tādi, kuri vai ir jau izgājuši vairākus šos posmus, tur tās sastāvdaļas jau ir pārstrādātas, un pēc tam vēl pārstrādātas, un tad vēl viss likts kopā. Vai arī tie ir tādi produkti, kuri principā es pat tos nesauktu par pārtikas produktiem. Tas jau ir kaut kāds ķīmiski izveidotas sastāvdaļas. Tad ir jādomā, ko mūsu organismam dod šādi produkti. Tas ir labākajā gadījumā, uz ko mēs varam cerēt, ka tie mums vienkārši nav nepieciešami, bet sliktākajā gadījumā tie var arī kaitēt veselībai, kas arī šobrīd parādās. Patiesībā par šiem ultra pārstrādātajiem produktiem pētījumi jau ir vairāki, un arī lieli sistemātiski pārskati. Man šķiet, ka pēdējos gados bija jau 2 vai pat vēl vairāk. Bija arī atsevišķs pētījums tieši par mentālo veselību. Un tas, kas tiek novērots, ir, ka tiklīdz šie produkti ir, jo lielākā daudzumā tie ir uzturā, jo lielāka ir tā iespēja dažādām šīm hroniskajām slimībām, kā piemēram kardiovaskulāro slimību risks palielinās, un arī mentālās slimības, depresija un arī trauksme. Tiek pieminēti, ka šādus produktus lietojot, tātad šis risks palielinās. Un par to, kāpēc tas tā ir, tur mēs varam daudz un gari diskutēt, jo man šķiet, ka ir vienmēr jāpadomā gan par to, ko mēs uzņemam, un arī no otras puses, ko mēs neuzņemam. Tāpēc, ka tas, ko es ļoti bieži redzu, ir, ja ir šāds uzturs, kur ir ļoti daudz pārstrādāti produkti, tādi kalorijām bagāti produkti, tajos parasti tās vajadzīgās, vērtīgās uzturvielas būs diezgan maz. Un tad var novērot dažādus šos deficītu stāvokļus, kas jau gan tiešā, gan netiešā veidā ietekmē mūsu veselību. Ja mums trūkst kaut kādas uzturvielas, kaut kādi mūsu orgāni nespēja pilnvērtīgi funkcionēt, enzīmi, tie paši neirotransmiteri, kas ir vajadzīgi smadzenēs, lai smadzeņās veidotos šie visi savienojumi, notiktu visas ķīmiskās reakcijas, arī neirotransmiteriem ir jādarbojas. Nav tā vienkārši, ka tie no kurienes rodas. Tie rodas pirmkārt no aminoskābēm, ko mēs iegūstam ar olbaltumvielām, kas pēc tam sadalās, bet arī pēc tam, lai tos varētu aktivizēt, lai tie būtu tajā aktīvajā formā, tiek izmantotas arī citas uzturvielas, kā piemēram C vitamīns, dzels, B grupas vitamīni. Un ja tie nav, tad teorētiski, tā kā mums tie neirotransmiteri ir, bet vai tie var veidoties pietiekamā daudzumā, vai tie ir pietiekami aktīvi, tas viss tiek ietekmēts. Tas būtu tas tāds tiešais veids. Tad, protams, ir arī netiešais. Ka palielinoties uzņemtajam kaloriju daudzumam, palielinās risks arī liekajam svaram. Liekais svars savukārt pēc tam palielina risku daudz dažādām slimībām, kas palielina šo iekaisumu procesu organismā. Tad tur tāda kaskāde aiziet ar visu, kas arī netieši ietekmē gan fizisko veselību, gan arī mentālo veselību. Jā, un šis uzturs arī ir specifiski veidots tā, lai gribētos apēst vairāk, jo neviens nevar sevi kontrolēt tik ļoti, lai, piemēram, katru reizi atverot čipšu paku apēstu tur tikai 10 čipšus. Parasti tiek apēsta visa paka. Kas ir tās ķīmiskās reakcijas, ko šāds uzturs raisa cilvēka smadzenēs, kas liek gribēt vairāk? Jā, tas ir labs jautājums. Es domāju, ka noteikti viena no lietām ir šīs pievienotās lietas. Piemēram, garšas pastiprinātājs ir šīs mononātrija glutamāts, kas vienkārši visas tās garšas, kas tur jau ir tajā produktā, piemēram, čipsi, tur ir tauki, kas mums dod to, ļauj izjust to garšu vairāk. Tur ir šīs visas garšvielas, un tad vēl pieliekam klāt šo mononātrija glutamātu, kas pastiprina to visu. Un, protams, ka tur tāds labs komplekts sanāk. Un ir novērots, ka pievienojot šo mononātrija glutamātu klāt produktiem, tas tiks apēsts vairāk. Tas varētu būt viens no faktoriem. Protams, arī saldā garša, visur pievienotais cukurs vai mākslīgie saldinātāji. Loģiski mums saldā garša jau dabīgi asociējas ar kaut ko patīkamu, sākot jau no tā, ka zīdainīši ēd māmas pienu, un arī tālāk dzīvē. Īstenībā tā saldā garša jau nav slikta. Saldi produkti var būt arī ļoti vērtīgi, uzturvielām bagāti produkti, augļi, ogas.
Bet šobrīd, izveidojot tos produktus rūpnieciski, tur paliek šī saldā garša, bet tās uzturvielas, kuras ir nepieciešamas, tur neviens nepievieno klāt. Līdz ar to tur tās reakcijas smadzenēs, tie arī tur tiek ietekmēti arī neurotransmiteri, piemēram, dopamīns, kas izdalās tad, kad lieto cukuru. Dopamīns izdalās arī tad, kad mēs kaut ko sasniedzam, tad, kad mums ir tāda laba panākuma sajūta, bet ja mēs to varam tikai ar cukuru panākt, tad priekš kā mums kaut ko varbūt iet un darīt, ja? Un tiešām reizēm vieglāk apēst to cukuru nekā iet un kaut kādos sarežģītākos veidos meklēt to dopamīnu. Un arī ļoti tā ilgstoši lietojot to cukuru, smadzenes jau arī pierod. Un tad atkal vajag mazliet vairāk, lai būtu tā labā sajūta. Un tā mēs lietojam tos saldos produktus un šādus visādus pārstrādātos produktus, jo, protams, ka arī tos ir daudz vieglāk apēst. Tie parasti nav tik ilgi jāgatavo vai nav vispār jāgatavo. Tur ir ļoti daudz faktori. Gan tas, cik tie ir pieejami mums, gan tas, ka tie garšo labi. Un tas viss veicina, es domāju, to, ka mēs tos vienkārši lietojam apzināti vai neapzināti vairāk nekā vajadzētu. Jā, par to ērtību un pieejamību arī daudz tiek runāts pārstrādāta uztura kontekstā, tāpēc esmu pārsteigta, kāpēc Latvijā šādu pētījumu nav, vismaz es neatradu, bet ASV tādu ir daudz, un tajos ir secināts, ka 2/3 kaloriju bērnu vidū nāk no ultrapārstrādāta uztura, 60% pieaugušo kalorijas nāk no šī uztura un sanāk bez maz vai ka nākamā paudze aug neveselīgāk par iepriekšējo. Vai ar šo tehnoloģisko attīstību, kur šajā rakstā, kur bija pieminēts šis pētījums, ko es iepriekš pieminēju, tika salīdzināts ar auto izgudrošanu, ka tas atviegloja mūsu dzīvi, bet kaut kādā veidā padarīja mūs arī neveselīgākus, mazkustīgākus. Vai ar šo attīstību, kur viss kļuvis pieejams un ērts, mēs kaut kādā veidā neesam iešāvuši sev kājā? Vai arī ir veids, kā šo visu izmantot sev par labu? Mēs esam droši vien iešāvuši sev kājā, gan ar to, ka mēs nekustamies pietiekami, jo gribās, lai viss ir ātri, ērti un tik daudz, kas jāpaspēj ir, un arī ar uzturu tas pats, jā. Bet tu pareizi saki, ka ir jau arī plusi tam, un jau parādās arī labas alternatīvas tādiem ātri pagatavojamiem produktiem, kā piemēram saldēti produkti ir tie, kurus es parasti iesaku izmantot, jo saldējot pirmkārt saglabājas tie produkti, tiem nav nekas daudz jāpievieno klāt, un arī tā pati uzturvērtība diezgan labi saglabājas, piemēram, augļiem, ogām, dārziņiem, tā kā tos noteikti var izmantot, un ja kādam vakarā nav laiks tur mizot un griezt un ar tiem dārziņiem tur domāt, ko taisīt, tad tāds dārziņu miks, ko vienkārši uz pannas uzliekot var ātri uzcept, tas ir variants. Mums gan labā, gan sliktā lieta droši vien mūsdienās ir tā, ka mums ir ļoti daudz izvēles iespējas. Un tā ir laba, jo mēs varam izvēlēties, bet reizēm tā ir arī slikta, jo mēs apjūkam. Un mums ikdienā skrienot un tādā ikdienas skrējienā bieži vien nav laiks apstāties un izvērtēt, un mēs kaut ko, kas ir smukākās paciņās, kas ir garšīgāks, to arī paķeram. Un tas ir, te nāk tā katra paša atbildība, ko mēs izvēlamies. Tas noteikti akmens arī ēdienu industrijas lauciņā, kur tiek ļoti agresīvi reklamētas visas šīs lietas, un man liekas, tas lielveikalu izkārtojums, es nezinu, cik Latvijā tas ir ļoti novērots, bet es zinu, ka starptautiski pastāv tāda tendence, ka tomēr visvieglāk pieejamajās vietās acu līmenī tiek novietot tieši šie neveselīgie produkti. Es tagad tā domāju, kā ir. Man liekas, ka daudzos veikalos, kur es eju iekšā, parasti pirmie tomēr ir dārziņu un augļi. Ja tā padomā, vismaz man tuvajos veikalos, nav gluži tā, ka varbūt tieši veikalos uzreiz tā kā sejā bāž iekšā tādas. Bet, protams, mums ir jāatcerās, ka ēdienu industrija ir bizness. Tā nav labdarības organizācija, tā nav organizācija, kas tagad ļoti rūpēsies, lai visiem būtu laba veselība. Protams, ka tas ir bizness tāds pats kā citi. Jautājums, vai to varētu kaut kā regulēt, ja šobrīd mums ļoti laba iniciatīva, mums šķiet Latvijā ir uzsākt par alkohola patēriņa ierobežošanu. Iespējams, ka nākamais solis varētu būt šis, jo, ja mums tā situācija
kļūst sliktāka. Es gan gribu teikt, ka nav šobrīd tik slikti kā Amerikā noteikti, jo bērni vismaz izglītības iestādēs ēd normāli pagatavotu ēdienu, pārsvarā. Varbūt kaut kas tur gadās arī, bet pārsvarā. Un arī es esmu diezgan daudz bijusi arī dažādās nodarbībās, gan skolās, gan dārziņos. Un īstenībā bērniem tā izpratne par uzturu ir. Jautājums, ko viņiem dod mājās, ir jau cits. Bet kopumā man šķiet, ka nav, es nezinu tādas pētījumas Latvijā, bet man šķiet, ka mums Latvijā 60-70% vēl netiek patērēti pārstrādāti produkti. Un gribas cerēt, ka kaut kā mēs arī varētu tā noturēties. Bet, iespējams, ja tā situācija tiešām paliek jau tāda pavisam slikta, tad iespējams, ka tā ir kaut kāda jau valstiskā līmenī, kas ir kaut kā jāregulē. Jā, un vai tavā ieskatā šādiem produktiem vispār ir vieta uzturā? Jo šeit ir dažādas pieejas. Ir cilvēki, kas saka, ja es tagad ēdīšu ļoti tīri, veselīgi, tā jau arī ir novirze no normas, ko mēs saucam par ortoreksiju, ka tad ir daudz vieglāk norauties uz šādām neveselīgām lietām, našķiem, vai arī tie, kuri sāk lietot šādus produktus, nespēj kontrolēt sevi, jo galu galā šie produkti nav veidoti tā, lai tos varētu patērēt mērnā daudzumā, jo tie veicina šo atkarību, šo dopamīnu. Kā tev šķiet, kur atrast to balansu, vai var atrast to balansu? Jā, kāds var, kāds nevar, bet uz tavu jautājumu par to, vai tiem ir vieta vispār uzturā, ļoti atkarīgs no tā, kāds tas produkts ir. Ja tas ir vienkārši tur pārstrādāts produkts, kurā tomēr ir kaut kādas arī mums saprotami produkti, kuriem ir uzturvērtība kaut cik normāla, jo arī tā var būt, ka tas produkts ir tā kā pārstrādāts, bet tomēr tur ir piedomāts, lai tur ir tās pašas kaut vai olbaltumvielas, kaut kādas minerālu vielas, tad reizi pa reizēm tādus produktus varētu iekļaut. Ja mēs runājam atkal par tādiem produktiem, kur absolūti nekas no tā nav nepieciešams mūsu organismam, piemēram, tie paši saldinātie dzērieni ar mākslīgiem saldinātājiem, tas ir tikai garšai, tur nav neviena uzturviela, nekas, kas mūsu organismam būtu vajadzīgs. Tad vai ikdienā es tādus ieteiktu? Noteikti nē. Tas ir tāds produkts, kuru es teiktu, ka var būt kādos svētkos, un arī ar norunu, ka svētki nav katru otro dienu vai katru nedēļu. Bet tā ikdienā tas, es teiktu, ka tādiem produktiem nav vieta tādā veselīgā uzturā, bet ir kaut kādi produkti, kurus arī mērenā daudzumā varētu iekļaut. Kas interesanti, arī pētījumos kaut kur lasīju par to, ka ir līdzīgi kā ar pievienoto cukuru, ka līdz 10%, ja arī šie produkti ir pārstrādāti, tur vēl tā kā to ietekmi uz veselību nenovēro. Tas nozīmē 10% no tā uzņemtā kaloriju daudzuma, ko mēs kopumā dienā uzņemam. Tas nav daudz, jo parasti šādi produkti ir tādi labi kalorijām bagāti, bet tas vienkārši parāda to, ka kaut kāda, ja tā ir tā nelielā daļa no mūsu uztura, nezinu, ja mēs to pašu visvairāk izmanto to uzturu piramīdu ņemam, tad, ja tur tajā pašā augšā tur būs nedaudz šādi produkti, nekas arī tur kritisks mūsu veselībai tas nebūs. Ja? Bet uz ko es vairāk lieku uzsveru un arī darbā ar pacientiem, es mēģinu vairāk runāt par to, nevis ko nedrīkst, bet par to, ko drīkst un ko vajag. Jo man šķiet ļoti bieži tā izslēdzošā metode, kad to nedrīkst, un tad liekas, ka vispār neko ēst nedrīkst. Bet tā jau nav, mums ir ļoti daudz garšīgi, labi, uzturvielām bagāti produkti, kurus ne tikai drīkst, bet arī vajag iekļaut uzturā. Un tad varbūt sāk domāt no tās puses. Un tad, ja mēs saliekam to savu uzturu ar šādiem produktiem, un tas mums ir tā kā tajā mūsu uzturu pamatā, tad tur vienkārši nepaliek vieta tik daudz tiem pārstrādātiem produktiem. Un tad, ja mēs esam kādu dienu kaut kādā skrējienā, mums ir izvēle nepēst vispār vai apēst tur varbūt kaut kādu gatavo burgeru vai kaut ko, labi, tad mēs to varam apēst, bet tas ar norunu, ka tas nav katru dienu un regulāri. Ko tu vispār domā par tiem bezcukura, bezkaloriju saldinātājiem pretstatā cukuram, jo tur domas arī dalās? Kā jau es minēju, tie paši dzērieni, mēs tos varam lietot, piemēram, ja mērķis ir tikai samazināt svaru, labi, bet mēs tad aizmirstam vispār lielāku bildi un to, ka mums tomēr ir jārūpēs arī par savu veselību. Jo, ja mēs domājam tādā veselības kontekstā, tad tur tiešām nav nekas, kas mums būtu nepieciešams. Atkal,
Tā kā salīdzinot, ja mēs dzertu tos cukurotos dzērienus, kur būtu vēl arī klāt kalorijas, tad mēs uzņemam arī šo cukuru, kalorijas. Un, teiksim, ja mērķis ir svara samazināšana, es teiktu, ka varbūt kaut kādā pārējas posmā tas varētu būt variants, bet arī kā ikdienas tāda lieta, produkts, ko izmantot, drīzāk, ka nē. Un par to ikdienas atvieglošanu runājot, kā izmantot šo attīstību mūsu labā, kas varbūt ir tādas veselīgo pusfabrikātu opcijas, varbūt kaut kas, ko tu pati pērci, saldētos dārziņus tu jau pieminēji, bet varbūt ir vēl kaut kas, ko tu vari ieteikt, pēc kā vadīties, ieejot lielveikalā. Jā, es šo tēmu arī esmu pacēlusi sociālos portālos un esmu padalījusies pat ar bildēm un arī pati paskatījos vairāk veikalos. Īstenībā tagad mums ir arī jau tādas tā kā gatavas maltītes, kas ir sasaldētas, piemēram, tur rīsi ar vistu, piemēram, vai ar tiem pašiem dārziņiem tur rīsi un tādas, kuras tiešām tad tur tikai uzmet uz pannas un viss ir uzsilst un viss ir gatavs. Tad tie varētu būt. Reizēm arī konservēti produkti var noderēt, ko es regulāri izmantoju. Tās ir dažādas konservētas pupiņas, zirņi, lēcas, teiksim, zīvis savā sulā, ko var ļoti ātri ēdienreiz var pagatavot 15 minūtēs. To var arī izmantot noteikti. Kas vēl no tādiem gataviem? Man jau šķiet, ka ir diezgan daudz arī produktu, kurus nav jāgatavo, ko cilvēki aizmirst. Piemēram, piena produkti, ko var lieliski izmantot salātos, piemēram, pievienojot tur kaut kādu sieru vai biespienu uztaisot ar zaļumiem un rupmaizes šķēli. Ja galīgi nekas cits nav, tad arī tās būs labākas vakariņas nekā pasūtīts burgers vai hotdogs nopirkts degvielas uzpildes stacijā. Ja? Tā kā ir jau daudz, ko mēs varam ātri pagatavot, kas mums ir veikalā tāds, kur tiešām, principā pa pusē jau sagatavots mūsu vietā. Ja? Vienkārši tā lieta ir, ka vajag vismaz vienu dienu piesēsties un par to, to izplānot. Man pašai patīk plānot reizi nedēļā aptuveni tās ēdienreizes, jo tad man ir skaidrs. Pat ja man negribās gatavot, vienkārši paskatos tajā sarakstiņā, un tad, kas tur varbūt visvienkāršākais, to es uztaisu. Un tāds, tam ir mazliet jāpavelta laiks, bet pēc tam, kad tas ieiet, tas jau ļoti tā automātiski un pavisam vairs nav sarežģīti. Par tiem saldētajiem produktiem es pat esmu dzirdējusi, ka viņi tiek sasaldēti tajā pašā svaigākajā brīdī, un ka atsaldējot viņos tās uzturvielas ir augstvērtīgākas nekā svaigu produktu nopērkot veikalā, kurš varbūt jau veikala plauktā stāvējis kādu laiku, bet daudzi aizvien baidās no tiem saldētajiem produktiem. Jā, tev taisnība. Jo, piemēram, arī, kad mēs pērkam nesezonā, ja tā nav Latvijā izaudzis produkts, tad skaidrs, ka tas iespējams ir novākts, ne tāds pavisam gatavs, tas tiek transportēts ļoti tālu, tad tas vēl nav stāv veikalā. Savukārt tie saldētie produkti, kuri tiek novākti sezonā, uzreiz tiek sasaldēti, un tad tur tiešām tā uzturvērtība, varbūt pat labāka nekā tiem nesezonālajiem, nevietējiem produktiem. Tāpēc ir īpaši ziemā, tos noteikti var izmantot un nav no tiem jābaidās, jo tur tiešām visbiežāk nekas nav pievienots klāt. Protams, sastāvs vienmēr ir jāskatās. Tā ir lieta, kas cilvēkiem nepatīk, jo ir jālasa un ir jātērē tam laiks, bet arī saldētiem dārziņiem var būt jau pievienotas sāls garšvielas, ko es tā kā īsti neiesaku, jo tad atkal katram cilvēkam jau ir jāzina tas apmēram savs, vai vajag sāli samazināt vai nevajag, un tad pēc saviem ieskatiem arī pievienot, jo tur tomēr diezgan daudz parasti tiek pievienots. Jā, un bieži dzirdēts arguments par veselīgu ēšanu ir arī tas, ka ēst veselīgi ir dārgi. Bet man jau liekas tieši otrādi, jo, ja paskatās, cik mūsdienās pie mūsu inflācijas apstākļiem maksā viena čīpšupāka un cik viegli ir notriekt naudu šādos dažādos našķos, kas tiek apēsti varbūt 20 minūtēs, tad man liekas tieši pretēji, ka dārziņa augļi tas ir krietni izdevīgāk. Un ja no otras puses paskatās, slimība jau arī maksā, vai ne? Ja par to nemaksājam mēs paši, par to samaksā citi. Jā, un par to maksājam arī mēs paši. Tāpēc, ka arī visas slimības lapas, es domāju, nav izdevīgas nevienam. Ja šīs darba spējas tiek zaudētas jau, varbūt cerams, ka vēlākā vecumā, bet visādi gadās, tad tas arī maksā. Un taisnība par tiem pārstrādātiem produktiem,
Zini, kā kurā kategorijā. Jā, ir tādas tur saldētā pica, kuru, ja cilvēks uzskata, ka tā ir pilnvērtīgas vakariņas, tad tas var būt lētāk. Bet tā kopumā, ja mēs esam gatavi kaut vai pavadīt 20-30 minūtes vakarā pagatavojot, esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs varam pa ļoti līdzīgu summu pagatavot daudz, daudz vērtīgāku ēdienu reizi. Jo, tas, ka dārzeņi dārgi, es tam pilnīgi nepiekrītu. Burkānu nomizot sarīvēt maksā, 10 centus, varbūt 20. Tiešām, tur uztaisīt kaut kādus ātrus salātus no bietēm, kaut kādiem burkāniem, tas, kas mums ir vietējais, tas nemaksā dārgi. Protams, ja mēs gribam pievienot tur jau kaut kādus ievestus produktus, eksotiskākus augļus, tad jā. Bet arī, piemēram, es arī neteiktu, ka mums ar augļiem ogām ir problēmas, tāpēc, ka mums ir sezona, kurā to ir ļoti daudz un dažādi, un tos sasaldēt ir tik ārkārtīgi vienkārši. Tur nekas nav jādara, ja tikai nopērkot. Mēs varam atlikt vai kaut kādu daļu vai nopirkt ekstra, tur, puskilogramu un vienkārši katru reizi kaut kur saldētavā nolikt. Un pēc tam jau tos var izmantot, man šķiet, tik daudz dažādos veidos, brokastīs pie putras pielikt klāt, sataisīt kokteļos, vai jebkur kaut kādos desertos liekot klāt. Tā kā, viss ir vienkārši par to, vai ir vēlme to darīt vai nē, jo man šķiet, ka mēs dzīvojam ļoti salīdzinoši labos apstākļos. Mums pat tas, kas mums nav bioloģiski, varbūt ar bioloģisko zīmīti, mums ļoti daudz mazās tādas saimniecības joprojām ražo un audzē pietiekami, es pat teiktu, vai bioloģiskos, vai ļoti tuvu tam apstākļos. Tā kā, tirgu no tantiņām nopērkot, tos pašus tomātus, gurķus. Es domāju, ka tur varētu būt līdzvērtīgs bioloģiskam. Un, ja mēs vēl zinām, un jau šķiet, ka mums arī pietiekami daudz ir ar paziņām vienmēr kāds, kas kaut ko audzē, tur vai vistas tur vai kaut ko. Tā kā mums vēl ir pieejams tā kā diezgan labas kvalitātes tas ēdiens. Vai tev liekas, ka ir nozīme tam, vai tiek patērēts tur tikai organisks, ekoloģiski audzēts uzturs, vai galvenais tomēr ir tās pamatlietas sakārtot, lai tiek šīs uzturvielas uzņemtas? Protams, ja ar kaut ko ir jāsāk, tad ir jāsāk ar pamatu uzturu. Bet, lai mēs tā pavisam, ja cilvēkam jau ir vēlme un enerģija un resursi iedziļināties, tad, protams, ka bioloģiski audzētam būs savas labās īpašības vēl, jo nav pēc tās varbūt tik ļoti par uzturvērtību, bet par to atkal, kas tur netiek pievienots. Tāpēc, ka tas nozīmē, ka visas šīs ķīmiskās vielas, pesticīdi, piemēram, šādās lauksaimniecībās netiks izmantoti. Un, protams, ka ar to gan to mums Latvijā izmanto, piemēram, graudiem diezgan daudz. Tā kā, ja tur ir iespēja, tad es teiktu, ka izvēlēties var un būs labāk, bet ja ar kaut ko ir jāsāk, tad labāk lietot vispār dārzeņus, augļus, pilngraudus, pākšaugus, nekā tāpēc, ka nav bio, es nepirkšu neko, tā. Jā, neiet tādās galējībās. Jā. 2019. gadā Kevina Hall bija pētījums, kuru bieži citē, jo tas šķiet bija vienīgais šāda tipa pētījums, kur dalībniekiem tika pilnībā kontrolēti apstākļi, proti viena grupa ēda pārstrādātu uzturu, otra ēda pilnvērtīgu uzturu. Un viņiem bija ļauts ēst, cik pašiem gribas, bet viena grupa pieņēmās svarā, otra zaudēja. Un šeit, man liekas, nav jāmin, kura zaudēja svaru un kura pieņēmās svarā, respektīvi tā grupa, kas patērēja ultrapārstrādātu uzturu, regulāri apēda par 500 kalorijām vairāk. Vai tev ir skaidrs, kas ir tas, kas mūs vilina šajā pārstrādātajā uzturā un kāpēc ir tik grūti ikdienā tomēr ēst pilnvērtīgi? Jā, paldies, ka tu arī padalījies ar šo pētījumu, un es viņu apskatījos un izlasīju. Es nebiju tādu lasījusi pirms tam. Un paši šie pētījuma veicēji nav pārliecināti, kāpēc tas tā ir konkrēti. Te mēs varam minēt un izteikt kaut kādas versijas. Viens no maniem minējumiem varētu būt tāds, ka uzturs nav tikai kalorijas. Mēs varam skaitīt kalorijas, bet tas nav vienīgais, kas mums ir vajadzīgs.
Un tā kā ilgtermiņā ēdot šādus produktus, iespējams, ka tas organisms vienkārši mēģina uzņemt pēc iespējas vairāk arī citas uzturvielas. Īstermiņā jau droši vien tas, par ko mēs runājām, ka šie produkti vienkārši ir tādi garšas kārpiņām patīkamāki, tos ir grūtāk apstāties ēst, tāpēc, ka tur ir šīs pievienotās vielas, kas pastiprina šīs garšas. Es domāju, ka tā arī ir kaut kāda kombinācija no vairākiem faktoriem, kāpēc šādus produktus apēd vairāk. Bet, jā, un interesanti, tur bija 14 dienas tas pētījums. Pēc 14 dienām jau tas svara pieaugums bija par kilogramu, kas liekas varbūt nav tik daudz, bet ja mēs domājam tādā ilgtermiņā, tad patiesībā katras 2 nedēļas pa kilogramam klāt, tas ir diezgan liels svars, teiksim, tādā gada laikā. Tur gan jau skaidrojumu varētu atrast arī tajās uzturvielās. Visticamāk, vairāk viena grupa patērēja ogļhidrātus, otra grupa olbaltumvielas, kas rada šo sāta sajūtu, un tad arī nebija nepieciešamība pēc kaut kā lieka. Man šķiet, ka tur šīs lielās uzturvielas bija tā kā vienādi saliktas, ka tajā maltītē ir vienāds olbaltumvielu ogļhidrātu tauku daudzums, kas ir vēl interesantāk, tāpēc, ka it kā tās lielās uzturvielas tiek uzņemtas, bet tad iespējams, ka jāskatās kaut kādās mazākās uzturvielās. Bet visticamāk šo uzturvielu biopieejamība arī atšķirās noteikti, ja šis produkts nav tik augstvērtīgs. Jā, protams. Un, piemēram, arī runājot par taukiem, ne jau visi tauki būs vienādi, un ne jau arī visi ogļhidrāti būs vienādi. Tā kā tas noteikti arī ietekmē to, cik mēs gribam apēst, un glikozes svārstības, te mēs noteikti arī varētu skatīties, un daudz dažādus faktorus. Jā, un parasti arī šie ēdieni ir, kā jau mēs jau runājām, tos ir viegli pārēsties, un par pārēšanos runājot, vai tev ir skaidrs, kas pie tā noved? Arī daudz faktori. Ēdiens kā tāds, tas būtu tikai viens. Noteikti svarīgs ir šis emocionālais stāvoklis cilvēku, jo, varbūt es nebūšu objektīva, jo strādāju psihiatrijas un narkoloģijas centrā, kur skaidrs, ka cilvēka emocionālais stāvoklis ir, nav īsti normām atbilstošs. Un, protams, ka tad tas ļoti ietekmē, bet es pat teiktu, ka arī cilvēkiem bez psihiatriskām slimībām tas mūsu skrējiens, nogurums, stress, tas jau viss veicina to, ka mums gribās beidzot apsēsties, ne par ko nedomāt, neko nedarīt, un tad kaut ko ātri, neiespringstot vēl par to ēdienu, kaut ko ātri tādu garšīgu apēst un arī to savu stresu apēst. Tas varētu būt tāds viens liels faktors, man šķiet, mūsdienās. Jā, to laikam neskaita pie ēšanas traucējumiem, bet angliski es esmu dzirdējusi, ka to sauc par traucētu ēšanu. Vai tu redzi, ka tā ir plaši izplatīta problēma mūsdienās? Jā, es jau minēju, es droši vien neesmu objektīvs cilvēks, jo man tie pacienti ir ar psihiskām slimībām. Bet es domāju, ka jā, vismaz tas, ko es redzu, ka par to runā arvien vairāk, gan sociālos portālos, gan par to raksta un raidījumos, un taisa atsevišķus dokumentālos raidījumus, filmus. Tad tā ir aktuāla problēma, un tas jau vien norāda, ka tā ir problēma. Un es domāju, ka arī, ja mēs tā ņemam vērā, kāds ir tas mūsu dzīvesveids, cik ļoti tas ir mainījies pēdējā laikā, tad nav droši vien, ka brīnums, ka tas tā ir. Jo ar visiem sociālajiem portāliem, ar visiem darba, mājas, dzīves lietām un pienākumiem, es domāju, ka tas stresa līmenis, tas visu paspēt līmenis ir ļoti mainījies pēdējos gados, un tad tās varētu būt arī sekas. Jā, laikam pie šī var minēt arī emocionālo ēšanu un kaut kāda veida ēdiena atkarību. Vai tev ir skaidrs, kā to labot ar uzturu, vai tas vairāk ir jau psiholoģijas lauciņš? Es domāju, ka tas ir tāds komandas darbs. Es ļoti, ļoti priecājos, ka manā darbā mēs strādājam vesela rehabilitācijas komanda, jo viena, man šķiet, es nevarētu izdarīt pat pusi no tā, ko mēs darām, jo tas ir gan tas, ka mums ir ieradumi, ieradumiem ir milzu spēks, un tos izmainīt nav viegli,
Bet tad arī ir tie iemesli, kāpēc mēs esam tur nonākuši. Un tad ņemot šīs situācijas no tādiem vairākiem aspektiem un strādājot arī ar dažādiem speciālistiem, man šķiet, ka tad tas rezultāts būs vislabāks. Un to es īstenībā arī ieteiktu visiem, kuriem ir kaut kādas ēšanas problēmas. Kaut vai tas ir liekais svars, jo īstenībā par ēšanas traucējumiem runā parasti, ja ir tiešām tādas vai neēšana, jā, pilnīga, vai arī tur ēšana un atbrīvošanās no ēdiena, bet īstenībā arī šis pārmērīgais visu laiku uzturs, ko mēs redzam ļoti daudz, šobrīd arī tā patiesībā tā nav tāda normāla ēšana. Un līdz ar to ļoti daudziem cilvēkiem es tiešām ieteiktu gan strādāt ar šiem psiholoģiskajiem, gan arī tīri ar pašu ēdienu kā tādu. Jo izvēloties tos pašus pārstrādātos produktus ar pievienoto cukuru, tas, kas notiek, ir, mēs pirmkārt pierodam, bet arī otrkārt ļoti ātri ir, piemēram, lietojot cukuru, ir šīs glikozes svārstības augšā, lejā, un tad, kad tas cukurs ir lejā, tad ne jau mēs iesim ēst griķus ar gaļu un salātiem. Tad vajag enerģiju jau ātri. Un kas dod enerģiju ātri? Cukurs. Un tad vai ir kaut kāda atkal saldie dzērieni, vai ātri konfekte, bulciņa cepums. Un tā ir tāda viena lieta, kas diezgan ātri uzreiz ietekmē to, kā mēs jūtamies un arī kurus produktus mums gribās. Jā, un tie kaloriju likuma aizstāvji teiktu, ka notievēt jau var arī ēdot bulciņas. Protams, kaloriju likumu mēs šeit neapstrīdam, bet pastāstīja, kāpēc varbūt tā nav laba ideja. Notievēt var ārprāts, notievēt var arī ievērot visas diētas, notievēt var ēdot tikai griķus vai dzerot tikai kefīru. To visu var izdarīt, bet vai kādam tiešām mērķis ir tikai notievēt? Jo daudziem ir, diemžēl. Tad var, ja tiešām nekas cits neinteresē, ko es jau nevaru pateikt, kā kuram ir jādara. Bet tomēr parasti cilvēki grib arī justies kaut cik normāli, enerģiski un arī to dzīvi baudīt un lai būtu enerģija citām lietām. Un tādā gadījumā tur tikai ar tām kalorijām nepietiks. Tāpēc, ka var to kaut kādu laiku darīt, bet jautājums ir, cik ilgi. Un jautājums ir, kas notiks pēc tam. Es neesmu satikusi laikam vēl nevienu cilvēku, kurš skaita kalorijas gadiem ilgi un tā arī dzīvo. Varbūt, nezinu. Pat nevar iedomāties nevienu tādu. Jo tas kaut kādā brīdī apnīk. Un tas ir ļoti ierobežojoši. Un tāpat arī ar diētām. Diez vai kāds cilvēks pieturēsies pie vienas diētas, ar nosacījumu, ka tā ir kaut kāda tāda strikta diēta. Protams, vidusjūras diētu mēs varam ievērot, bet tas vairāk ir tāds dzīvesveids, nevis ierobežojošā diēta. Bet, kas tad notiek, tad, kad mēs vairs tās kalorijas neskaitām? Kas notiek, kad mēs šo diētu vairs neievērojam? Tad aiziet viss atpakaļ tajos ieradumos, tajā, kas mums ir tā pamata izpratne par uzturu, par dzīvesveidu. Un, ja tur nav sakārtoti šie pamati, tad mēs vienkārši atgriezīsimies atpakaļ. Un tas svars visbiežāk arī tieši tāpat atgriežas atpakaļ. Un tādam cilvēkam, kuram ir šī problēma ar pārlieku lielu uzturu uzņemšanu, kas būtu tie pirmie soļi, ar ko ieteiktu sākt? Varbūt, ja nav iespēja uzreiz vērsties pie speciālista. Labs jautājums. Es domāju, ka grūti tā pateikt, jo katram cilvēkam kaut kāda sava vēsture un savas slimības un savas visas, bet labi, ja mēs pieņemsim, ka tas ir praktiski vesels cilvēks, kuram ir liekais svars un tiek uzņemts pārāk daudz uzturs, es noteikti ieteiktu sākumā piedomāt kaut vai pie tām pašām banālajām lietām, dārzeņi, pietiekams ūdens daudzums noteikti. Bet ko es vēl novēroju, par ko man šeit tik daudz nerunā, ka īstenībā Latvijā kaut arī mums ļoti tādi tradicionāli ēdieni ir visādi pilngraudi un pākšaugi, ka cilvēki ļoti maz tos lieto. Es teiktu, ka arī pie tiem piedomāt, un no graudiem arī tāds kaut kādas bailes daudziem ir, liekas, ka no putrām resnes paliek un vēl tur kaut kas. Bet es pilngraudu produktus pārsvarā iesaku lietot, Tur ir, protams, nianses, kad atsevišķus varbūt graudu produktus nē, bet pilngraudu produkti, visi šie šķiedrvielām bagātie produkti, kas dod sāta sajūtu, pietiekami olbaltumvielas, kas dod sāta sajūtu, tas būtu par produktiem runājot, un otrs noteikti ir arī saprast, kāds režīms katram cilvēkam der,
un to ievērot. Jo, ko es vēl ļoti bieži redzu, ir vai nu pilnīgi kaut kāds haotisks dienas režīms, kad vispār nav skaidrs, kad būs nākamā ēdienreize, kas tur būs, vai arī otrs ir, ka no rīta man nav apetīte, pa dienu, labi, kaut ko var apēst, un tad vakarā sākas, un tad vakarā ir lielākās ēdienreizes, un pēc tām vēl ir tur uzkodas. Tā kā es teiktu, tie produkti, kurus es nosaucu, plus kaut kāds režīms, kas strādā, nevis kas ir ērts un patīk tā kā tajā brīdī, bet kas ilgtermiņā ļauj justies labi. Un ko uzturs speciālists ēd? Kāda ir tava ikdiena? Ļoti dažādi. Man tagad tāds pārējais posms, kad es biju ar bērnu mājās, un tad tas uzturs bija pilnīgi cits. Un tagad es esmu atgriezusies darbā. Es cenšos ņemt līdzi ēdienu, tāpēc, ka es zinu, ka tad es paēdīšu. Pirmkārt, man jau būs tas līdzi, man nebūs nekas jādomā vairs darbā. Man nepatīk veltīt savu enerģiju, lai sēdētu domātu, kur braukt, ko pirkt un ko ēst. Un es gandrīz katru vakaru gatavoju arī pati vakariņas. Tā ir viena lieta, ko es tiešām esmu kaut kā tā ir iegājies, ka es izplānoju, un tad patiesībā ar vīru kopā mēs parasti gatavojam vakariņas, un tad kaut kas no tā man arī parasti paliek nākamās dienas pusdienām. Tā kā es esmu sev izveidojusi sistēmu, un ja es pie tās pieturos, tad sanāk diezgan labi. Protams, ka nav ideāli. Es arī braukāju, man nav visas dienas tādas pilnas darba dienas. Tad arī, ja es kaut kur braukāju, kaut ko daru, un tur pie datora varu aizlasīties pētījumus vai kaut ko pastrādāt, un tad arī aizmirst paēst. Bet es ļoti ātri novēroju, ka man tas tiešām ietekmē manu pašsajūtu. Es nejūtos, tas pirmais, ko es jūtu, ka es vienkārši nejūtos labi, man nav tā, es nevaru koncentrēties tik labi, un tas man ļoti motivē ātri atgriezties atpakaļ tajā savā ritmā. Tā kā es domāju, tas galvenais katram atrast to savu kaut kādu sistēmu, ielikt tos pamat ieradumus, kas strādā mūsu labā, nevis it kā es daru to, ko es uz sitiena gribu, bet tad ilgtermiņā, es jau beigās no tā ciešu, ka es tur gribēju ieskriet, paņemt 4. kafiju ar kaut kādu, saldumu. Es jau beigās jutīšos slikti, ne jau kāds cits. Tāpēc es cenšos pieturēties pie tādiem banālajiem, veselīga uztura principiem, bet man šķiet, ka ļoti labi strādā un ļoti labi var just, kad tā ir pierasts ēst, tad īstenībā arī kaut kur izbraucot kaut kādos atvaļinājumos, ceļojumos, es jūtu, ka 3. dienā stabili man prasās aiziet pēc kaut kādiem salātiem un paēst labas brokastis, nevis paņemt tur kafiju ar bulciņu pa ceļam kaut kur. Tā kā, man šķiet, vismaz man praktiski uz sevi esmu šo teoriju pārbaudījusi, man šķiet, ka tiešām strādā šīs lietas. Nereti par uzturu speciālistiem kļūst tādi, kuriem pašiem kādreiz ir bijušas problēmas ar uzturu un kur ir vēlējušies sevi izanalizēt. Vai tas ir stāsts arī par tevi, vai arī tev attiecības ar ēdienu vienmēr ir bijušas labas? Zini, man laikam vairāk ir tas bijis, ka man vienmēr ir ļoti interesējis. Bet, tā kā nezinot un esot pusaudzim, man tas interesē droši vien tādā arī neveselīgā veidā, bet neapzināti. Man nekad nav bijušas problēmas ar svaru, nekad neesmu gribējusi samazināt svaru, bet kaut ko es eksperimentēju, visu kaut ko, Tur bija gan kaut kāda neēšanas perioda, bet laikam vairāk tāpēc, ka nebija interesanti pusauģu laikos tur domāt par ēdienu, bet es esmu vegāniski ēdusi, es esmu visu kaut ko tur mēģinājusi vispār bez cukuriem tur dzīvot un visādas tādas lietas, un tas man kaut kā ļoti ātri jau ir interesējis, bet, protams, ka mācoties jau pēc tam tālāk to un sīkāk, es tomēr esmu nonākusi pie tā, ka tāds kaut kāds balans vienkārši visā ir tas, kas ilgtermiņā patiešām vislabāk strādā. Jo tāds tur atļauties kaut ko kādu reizi, tas jau neizdzēsīs visu to labo uzturu, kas ir. Balans visā, uz šīs atziņas arī noslēgsim šo sarunu. Paldies tev liels, ka atnāci, un paldies jums, ka klausījāties. Paldies liels. Tā.